Ir satraukta lielākā daļa Jūrmalas iedzīvotāju. Par to liecina arī cilvēku zvani Jūrmalas aizsardzības biedrībai. Jūrmalas aizsardzības biedrība gandrīz katru nedēļu saņem no iedzīvotājiem zvanus. Un mums jautā, kāpēc atkal cērt priedzi, kāpēc atkal kārtējā būvbedri ir. Protams, aizbraucot uz vietas, mēs konstatējam, ka sabiedrības interešu vārdā tas tiek darīts, bet tāpēc, kad top kārtējais projekts. Un jāsaka, ka tajā mirklī jau, kā mēdz teikt, tautā vilciens jau ir aizgājis. Tās priedzes jau ir nocirstas, būvbedri ir izrakta, un mēs ar jums runājām par Muižas ielu 11 pirms kādu laiku. Tad es jau saņēmu atbildes gan no valsts policijas, gan no Sprūdžu ministrijas, un bez šaubām atbildes ir tādas, kad visi paraksti ir, tā teikt, savākti, visi papīri ir kārtībā, un būtībā mums tagad ir tikai cerība uz prokuratūru, jo tā nevar būt, kad likums nav pārkāpts, bet ir likuma burts un ir likuma gars taču, vai ne? Un kas tas par likumu, kurš legalizē, teiksim, 100 priežu nociršanu pašā pilsētas centrā, vai daudzdzīvokļu mājas būvniecība vietā, kur ir mazstāvu apbūve. Tā nevar būt. Tad tas likums ir varbūt slikts. Informatīvajā telpā ir izskanējusi arī šokējoša informācija saistībā ar adresi Dzimtenes ielā 1. Kāda tad ir esošā situācija? Dzimtenes ielā ir apstādināta būvatļauja. Detāla plānojums ir bijis. Detāla plānojums vienīgais paredz plānošanas procesa sabiedrisko apspriešanu. Šodien ir trešdien, 30. maijs, un šo pēcpusdienu būs sabiedriska apspriešana projektam Vienības prospektā 1A, par ko es tūlīt arī vēl kādu vārdu pateikšu. Bet no Dzimtenes ielas viens gadījums jau rāda to, ka tur ir tikai viens interesi. Tās ir investori. Tur tiek tirgot jau dzīvokļi, kas internetā bija pirms kādu laiku lasāms. Un tur nav ne publiskās toaletes, tur viena neliela kafejnīca pirmajā stāvā, kas jau nav nopietnas objekts, nomas punkts, tur nav glābšanas stacija, nav. Respektīvi atkal sāksies kārtējās runas, ka mums jāatrod ir kāds zemes gabals, kurā mums tātad, ir pludmalē jābūt tādā eiropeiskā, vai ne? Bet iespēja, kur mēs to varam nokārtot un kā mēs to varam izdarīt, Rezultātā rodas jautājums, vai no esošās situācijas tomēr ir arī kāds labums pašiem Jūrmalas iedzīvotājiem? Nekāds. Labums ir tāds, ka kāds ir izkārtojis vispirmām kārtām dabūt šo vietu nomā. Es nezinu, ja mēs ar jums iet un pieteiktos uz kādu gabaliņu pilsētā, diez vai mums kāds viņu iznomāt, vai ne? Tur jau ir savs labums, kā teikt, atlecis, vai ne? Un tālāk jau tas, kas ir dabūjis tās nomas tiesības, tas jau domā, kā tad, atkal tāds žargons jāsaka uzvārīties, vai ne? Tātad ātri naudu dabūt. Un uzceļot šo namu, protams, kad tālāk iztirgos šos dzīvokļus vai apartamentus vai viesnīcas numurs, tā jau faktiski nav, tā ir tāda vārdu spēle, vai ne? Un viss, un paņems to naudu un pārdos tas būs un trauksies uz nākamo vietu, kur atkal var kaut ko dabūt. Tātad runa šobrīd ir par nekustamo īpašumu spekulantiem un tā saucamiem investoriem, bet es lietoju šo vārdu pēdiņās, vai ne? Kur vienkārši grib iedzīvoties uz konjunktūras, respektīvi, kur var pierunāt arhitekts, kur var politiķis vai ne, nopirkt un tādā veidā, teiksim, izmantot situācijas. Daudz ir diskutēts arī par objektu Zemgales prospektā 1A, vai arī tā dēvēto Jūrmalas zaķi, kur gadu gaitā atradās sezonas tipa būve vasaras kafejnīca. Jūrmalas zaķis, tas ir zemes gabals Vienības prospektā 1A, kur šodien notiks sabiedriska apspriešana detāla plānojumā. Tātad parasti, kā jau es teicu, sākumā saka tā, viss papīri kārtībā, jo detāla plānošana bijusi, sabiedrība ir izteikusi savu viedokli. Viņiem ir bijusi to iespēja izdarīt. Jūrmalā es atceros pirms gadiem 10 vienīgo gadījumu, kad Kargina īpašumā, kad bija detāla plānošana, kad sabiedrība šķietam uzvarēja, jo visi, kas bija sanākuši, vienā balsī teica, nē, kāpu nedrīkst pārrakt, jo tur bija tāds tunels paredzēts iziet uz pludmali, vai nē, kā tad to tuneli? Nē. Tad labi, tad, tā teikt, lai notiek, sabiedrības intereses ievērots, tunelis nebūs. Bet tas bija tā saucamais baltais zirdziņš, ir tāds teiciens, vai ne? Tuneli gan neuzbūvēja, bet visu ko citu uzbūvēja, vai ne? Tātad sabiedrības interesi šī mirklī novirzīja uz viltus patiesībā piedāvājumu.
Un viss, un vairāk es neatminos kādu gadījumu, kad pilsētā sabiedrībai aktīvi protestējot arī sabiedriskajās apspriešanās, šīs apspriešanas, teiksim, argumenti, kas nākuši no cilvēkiem, tikt ievērot. Politiķi to neņem, tā teikt, galvā, pilnīgi nemaz. Sabiedriskajās apspriešanās Jūrmalas iedzīvotāji vienmēr ir cenšies pārliecināt atbildīgās institūcijas par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nozīmi un uzsvēruši, ka ir pret daudzdzīvokļu māju būvniecību. Šobrīd fakti liecina par to, ka daudzdzīvokļu ēku būvniecība Jūrmalā turpina uzņemt apgriezienus un iedzīvotāji tiek ignorēti. Šobrīd tur tiek piedāvāta 5-stāvu māja. Mežā patiesībā, ja? Es nezinu, tur vispār nav argumenti, lai šajā vietā pēkšņi, kur tiešām jābūt tai pludmales apkalpes funkcijai un Jūrmalas viesiem ir jāiet un jābauda tās iespējas. Tagad būs kaut kāds darījuma objekts vai kas, bet atkal, Jūrmalā jau tas nav nopietni, jūs varat nosaukt, kā jūs gribat viņu, vai darījums, vai nedarījums, vai kūrorts. Jā, tas vienalga pārvēršās beigās par to, par ko mēs runājam saistībā ar dzimtenes ielu. Jūrmalas aizsardzības biedrībai ir skaidra nostāja šajā jautājumā. Iebilšana pret daudzdzīvokļu ēku būvniecību Jūrmalā turpināsies. Es, protams, iešu un izteikšu savu viedokli, par cik es esmu jūrmalnieks un arī dzīvoju Bulduros. Un Jūrmalas aizsardzības biedrība, protams, vai ne, noteikti teiks to, ka mēs iebilstam pret šādu veidu apbūvi. Tas viss ies savu ceļu. Un beigās mēs atkal saņemsim atbildi. Bet viss jau ir noticis, vai ne? Detāla plānošana ir bijusi. Jums taču ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli. Jā, bet likumdošana neparedz, ka mūsu viedoklim ir jau kāda jēga. Tāpēc cilvēki jau patiesībā arī neiet uz šīm apspriešanām. Jā? Arī tie, kas aiziet, viņi iegūst kaut kādu emocionālu, varbūt gandarījumu, ka viņi ir pateikuši, ko viņi domā par to, jo citreiz atkal, kur tu vēl to pateiksi. Bet tas arī ir viss. Var jau redzēt, ka par tevi smīn jau tur jau, tā teikt, viss šī administrācija un ierēģi un arhitekti, kas tur atnākuši, tā saucamie investori, viņi tur izņirgājas patiesībā par cilvēkiem, kas šī apspriešanā piedalās un tālāk viss notiek tā, kā tam jānotiek. Ko tad mēs varam sagaidīt ilgtermiņā? Vai pastāv cerība, ka kafejnīca Jūrmalas zaķi saglabās savu esošo atrašanās vietu? Protams, tur nekāda kafejnīca nebūs un nekāda pludmales viesu apkalpošana tur nenotiks. Tur kāds, kuram ir atkal bijusi iespēja tikt pie šīs te vietas, atkal tur kaut ko uzbūvēs, līdzīgi kā dzimtenes ielā 1. Sabiedrības sašutums ir pamatots arī no tā viedokļa, ka publiskajās diskusijās tiek paziņots, ka jaunais objekts veicinās Jūrmalas kā kūrorta centra attīstību. Bet pēc laika kārtējo reizi ir nepatīkams pārsteigums, jo blakus kaimiņos slienas daudzdzīvokļu ēkas nams. Tas nepatīkamākais visā šajā situācijā ir tāds, ka tad, kad jūs sežat pie viena galda, apspriežot jaunu attīstības plānu, ar tiem pašiem politiķiem, ar pilsētas galveno arhitektu, ar rajona arhitektiem, visiem tiem cilvēkiem, no kuriem ir atkarīgs tas, par ko mēs tagad sākam runāt, viņi visi labi saprot, par ko ir runa. Viņiem viss ir skaidrs, ko viņi dara, un tajā pašā laikā pārliecinoši stāst, cik tas ir pilsētai vajadzīgs, ka tur noteikti nebūs dzīvokļi, ka bez šaubām, kad ir ļoti svarīgi, lai pilsētā būtu viesnīca, lai pilsētai būtu viesunām, ka tas ir tiem cilvēkiem, kuri brauks uz Jūrmalu atpūsties, un ka tas ir saistīts ar kūrorta attīstību. Un tā pašā laikā mēs skatāmies viens uz otru un redzam, ka būtībā tie ir klāji meli. Un tad es domāju, cik ilgi un cik tālu var aizmeloties, un kur ir tā robeža, tīri tādai, es nezinu, tādai morālei, ja? Cik cilvēki, kuru rokās tomēr ir šī vāra un šīs iespējas, cik tālu viņi var aiziet savā tādā riebīgajā rīcībā, atklāt sakot. Ja? Zinām satraukumu rada arī jaunais Jūrmalas attīstības plāns, jo tas sevī slēp daudz zemūdens akmeņus. Bet šobrīd tā ir viss sistēma. Es neredzu pagaidām nekādas pozitīvas pārmaiņas, un ieskaitot arī jaunais Jūrmalas attīstības plāns, pret ko mēs arī šobrīd esam diezgan strikti iebilduši ļoti daudzās pozīcijās. Viņš jau uzrāda tieši to pašu. Tātad tiek ielikts iekšā atkal tas pats mehānisms. Piemēram, ir paredzēts tādas kūrorta teritorijas, apbūvē. Tātad būtībā zaļajā zonā priekškāpās, kur ir 100-gadīgs spriedzi, tātad kūrorta attīstība. Tad, ja jūs skatāties, redzat, nokrāsots ir smuku un rakstīts ir kā burtiņš un paskatieties atšifrējumu, kā kūrorts. Atkal ir runa par to, ka tur ir kūrorta attīstība. Bet tad, ja mēs paskatāmies vēl citus dokumentus, pašķirstam un esam cītīgi lasītāji, mēs ieraugam,
ka šīs kurorta teritorijās ar indeksu K2 legāli tiek atļauts būvēt 45% no kopēja apjoma dzīvokļi un 25% kurorta funkcija. Bet teritorija ir nosaukta nevis dzīvokļi, bet kurorta. Kur vēl jezuītiskāks vispār kāds tāds koncepts? Kam tas var dzimt galvā? Jūrmalas pilsēta jau vēsturiski ir bijusi viena no spožākajām Latvijas pērlēm un ir būtiski saglabāt Jūrmalas vēsturisko veidolu un attīstīt pilsētu kā kurortu centru, nepārvēršot to par vienu no Rīgas piepilsētas guļamrajoniem.